Rīt uz citu pusi ceļa vedīs. Tāpēc šodien sakām klusu paldies skolai mīļajai, kur gājiens sācies. Gads bija īpašs mūsu skolai, jo tas bija pēdējais skolas pastāvēšanā. Mūsu 100-gadīgā Priežmalas skola tiek likvidēta. Jau vairāku gadu garumā skolēnu skaits pamazām sarūk. Jau vairāku gadu gadumā tas ir mazās par 50. Ņemot vērā visus datus, nākamajā gadā skolā būtu vien tikai 32 skolēni. Tas ir vidēji vienā klasē mācītos 3,55 bērni. Skolas gadi ir visbrīnišķīgākais un jaukākais laiks ikviena skolēna dzīvē. Es jums novēlu, lai septembrī jūsu jaunās mācību iestādes sagaida jūs ar saprotošiem, gudriem skolotājiem, lai jūs tur atrastu sev jaunus, labus draugus, un lai jūsu tas brīnišķīgais laiks turpinātos arī turpmāk. Lai jums visiem veicas, un vecākiem novēlu izturību un sapratni. Un gribu pasniegt ziedus skolas direktorei par ikdienas darbu skolā. Domā vien, mans draugs. Esmu bēdīgs, mans draugs. Nebadā, mans draugs. Tai saules māte darbs. Pateicība Sintija. Arsenijam Ivanovam darbs Meklēju sauli. Arsenija, malacis. Tā, lūdzu. Visas rožlapiņas un garšīgas marža patika mums. Paldies, direktori!
pietieku skolotājs Karīnas vajadzēs, lai viņa man iztulko. Varbūt jūs paši varat. Pat japāņu valodā var. Korejiešu arī. Skaidrs. Paldies liels. Tas ir ļoti labi. Jūs mani mudināt mācīties. Paldies. Ļoti jauki. Tas bija laikam absolventu vakarā, ja? Jā, paldies liels. Jā. Un šodien es gribu mūsu mīļajai, jaukajai direktorai pasniegt šo pušķi, savām rokām darināts, protams. Tas ir tā kā simbols, ja? Ka viss dabā zied un arī nozied, un atkal daba mostas un atkal priecē par saviem ziediem. Kamēr es šodien sēdēju šajā pasākumā, jau ir radušās dažas domas, ko mēs varētu realizēt, un es domāju, ka mēs noteikti tās realizēsim, bet būs vajadzīgs jūsu atbalsts, būs vajadzīgs vecāku atbalsts, būs vajadzīgs, protams, bērnu atbalsts, jo mēs visi Priežmalē esam viena ģimene. Es vienmēr visās savās publikācijās rakstu Priežmale dzīvo, Priežmale rulē, Priežmale skan. Mums Priežmalē ir superīga futbola komanda. Mums Priežmalē ir superīgi skolotāji, superīgi vecāki, superīgi skolēni. Mūsu Priežmalas pamatskolas absolventi ir zinātnieki, ir pedagogi, ārsti, direktoru vietnieki, mehāniķi, lauksaimnieki, ļoti daudzi veiksmīgi cilvēki, par ko mēs priecājamies un lepojamies. Un, dārgie bērni, es tiešām gribu, lai jūs atcerētos šo mirkli. Un lai jūs atcerētos, ka jūs nākat no Priežmales. Jūs nākat no Latgales. Šeit ir jūsu mājas. Šeit ir jūsu dzimtene. Šeit jūs vienmēr gaida un gaidīs.